Uz starptautiskās estētiskās skolas bāzes dibinātā kosmētikas koledža jau kopš 2004. gada strādā kā akreditēta augstākās izglītības profesionālā iestāde, un šī gada jūnijā piedāvāto studiju programmu akreditējuši vēl 6 gadiem. Koledžā mācības notiek pilna laika vai nepilna laika klātienes studijās. Tomēr šī programma paredz to, ka attālināti vai e-apmācības vai neklātienes studijas apgūt profesiju nav iespējams, jo mēs strādājam ar cilvēku, mācāmies, kā veidot cilvēka gan ķermeni, gan viņu vizuālo izskatu padarīt skaistāku. Mums mācās daudz cilvēku, kuri jau ir ar savu dzīves pieredzi, ar bagāžu, kuriem tā jau ir varbūt otrā izglītība. Koledža nav liela. Tā piedāvā vienu studiju programmu – estētiskā kosmetoloģija, kuru absolvējot cilvēks kļūst par skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā. Iegūt 1. līmeņa augstāko izglītību un 4. līmeņa kvalifikāciju. Tas nozīmē, šī 4. līmeņa kvalifikācija tā ir augstākā iespējamā mūsu valstī šajā profesijā. Augstākas šobrīd nav. Studijas koledžā nav vieglas. Pirmajā gadā katrs students saņem teorētisku apmācību, piemēram, padziļinātu anatomiju, fizioloģiju, mikrobioloģiju, uzņēmējdarbību, jo iespējams pēc koledžas absolvēšanas studenti vēlēsies atvērt savus skaistumkopšanas salonus. Pirmā kursā apgūst arī dekoratīvo kosmētiku, stilistiku. No 2. kursa, tad jau, kad pamati visi ir apgūti, tad students sāks iepazīt cilvēka ķermeni, seju un sāk strādāt, mācīties, kā tad kopt, kā padarīt skaistāku tieši cilvēka ķermeni un seju. Un 3. kursā tad jau ir ļoti padziļinātas zināšanas, mācās strādāt ar dažādu veidu aparātiem, aparātu tehnoloģijām. Katrs koledžas students pēc studijām prasīs ne tikai elementārāko pedikīru vai manikīru, viņš spēs veikt masāžu, sapucēt klientu nozīmīgiem pasākumiem, kā arī celt viņa pašapziņu, dodoties ikdienas gaitā. Plaša profila skaistumkopšanas speciālista profesiju pēdējā laikā izvēlas medicīnas darbinieki. Mēs ļoti aicinām pie sevis mācīties personas, kurām jau ir medicīniskā izglītība, kaut vai 1. līmeņa profesionālā medicīniskā izglītība vai augstākā, jo mēs redzam, ka tā ir laba niša, pieņemsim medmāsām, papildināt savu profilu, savu darbu jomu, lai nebūtu jāpamet mūsu valsts. Varbūt tomēr noticēt veiksmīgai karjerai Latvijā. Šis būs 1. gads, kad koledža aicina pieteikties studēt gribētājus ar medicīnisko izglītību ziemas uzņemšanā. Tas varētu būt labs sākums. Tāpat mēs aicinām uz atsevišķiem studiju kursiem klausītājus, kuri studenti no citām augstskolām, kuri var apgūt pie mums brīvās izvēles kursus, tā saucamās C-daļas kursus, vai tāpat interesantus, kuri vienkārši grib pamācīties, papildināt savas zināšanas. Viņš var atnākt uz vienu studiju kursu, paskatīties, kādi mēs esam, ko mēs piedāvājam, apgūt kopā kādu studiju kursu kopā ar mūsu studentiem, iegūt koledžas certifikātu, un tad jau pēc tam izlemt, vai varbūt pievienoties mūsu studentu pulkam un apgūt pilno programmu. Mums ir sadarbība ar vairākām lielajām viesnīcām, kur mums studenti iet praksē. Pieņemsim Islandes viesnīcu, kur regulāri. Tāpat pie mūsu absolventiem arī mūsu studenti praktizējas. Pie tiem absolventiem, kuri paši strādā kādos skaistumkopšanas salonos, vai ir viņu īpašnieki. Tā saikne ar mūsu absolventiem arī mums ir diezgan cieša, un mēs viņu domājam veidot vēl ciešāku, aktivizējot mūsu skaistumkopšanas speciālistu asociācijas darbu.